Nākamā gada valsts budžets ir pirmo reizi kopš 2008. gada veikts pašu spēkiem, tad Latvija pati ir nospraudus ceļu, kā tālāk tautsaimniecības izaugsmē būtu jāatspoguļojas budžetā. Un ļoti svarīgi ir atzīmēt, ka šis ir sabalansēts pietiekami budžets, jo te ir gan ekonomikas izaugsme veicinoši pasākumi un izdevumi, gan arī ir vairākās jomās, kur mums bijuši krīzes laikā diezgan būtiski samazinājumi. Tad ir atrast papildus līdzekļi, kas tiks novirzīti gan veselības aprūpē, gan infrastruktūrā, gan labklājības jomā un kultūrā un vairākās citās jomās. Tāpat arī mēs esam šajā brīdī unikāli ar to, ka Latvija var veikt nodokļu samazināšanu un iedzīvotāju nodoklis tiek samazināts 1%. Tāpat arī tiek domāts, kā mazināt sociālo nevienlīdzību. Ir pirmais solis pēc nākamgad, tātad atvieglojumi apgādājumiem tiek paaugstināti. Un kopumā jāsaka, ka ir arī ļoti liels līdzfinansējums nākamā gada budžetā tieši arī Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumam, kas ir ļoti svarīgi pēc izaugsmes. Nākamā gadā Latvijai kopumā budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 1,4%. Visticamāk, tas būs viens no zemākajiem deficīta līmeņiem ekonomikā. Un savukārt ekonomikas izaugsme pietiekoši spēcīgi atspoguļo 3,7% vismaz. Tā kā ir spērts ļoti plats solis pretim 14. 15. gadu budžetiem, kad būs tālāki nodokļu samazinājumi, kad būs tālāki darba algas pieaugumi nākamgad, tad darba samaksas jau lielāku ieraudzīs pedagogi, tiesība sistēmas strādājošie un arī iekšļietu sistēmā strādājošie, bet 14. gadā būs vēl lielāka iespēja šie izdevumi. Un kopumā var teikt, ka nospraustais Latvijas ceļš ir uz tālāk izaugsmi un uz pēc iespējas sabalansētāku nodokļu sistēmu, kas nozīmētu darbspēku nodokļu tālāk mazināšanu.